Jūs droši vien jau esat redzējuši šo griezēju. Un varbūt arī zināt, ka tā ir paredzēta kontaktligstām, lai gan šajā gadījumā piemērotāks būtu vārds atvilktne. Tātad, šī ir frēze atvilktnēm jeb šupuļkiem. Es esmu Toms Krsenska, un tagad Unimax darbnīcā jums parādīšu, kā ar to strādāt, un kaut ko ar to arī izgatavosim. Pastāv vairāki atvilktņu konstrukciju veidi, bet tos var iedalīt divos galvenajos tipos pēc to priekšpuses. Tā ir vai nu vienā līmenī ar sāniem un ieslīd atvilktnes atverē, vai arī nedaudz pārsniedz pašu atvilktni, tādējādi vienlaikus kalpojot kā aiztura aizvēršanas laikā. Otrajā gadījumā priekšpuse tiek piestiprināta pie atvilktnes korpusa, kas var būt izgatavots bez estētiskās funkcijas prasībām, jo to nosacz priekšpuse. Tomēr sliktāk ir ar pirmajiem minētajiem atvilktnēm, jo izņemot dažus izņēmumus, nav vēlams, lai priekšpuse atklātu savienojumu ar pārējo atvilktnes konstrukciju. Protams, dažreiz var būt nodoms izrādīt cēlu amatniecisku savienojumu izpildījumu. Tomēr parasti mēs cenšamies to noslēpt, un tam tiek izmantotas dažādas tehnikas, no kurām par virsotni var uzskatīt daļai slēpto astes savienojumu, ko mūsdienās var diezgan efektīvi izveidot, izmantojot augšējo frēzi ar atbilstošu frēzi un šablonu. Tā mērķis ir skaidrs. Tas ir formas savienojums, kas lieliski iztur spēku, kas iedarbojas izvalkot atvilkni. Un tajā pašā laikā tas ir paslēpts no priekšējās kārtas. Tā kā bezdalīgas astes savienojums pat ar moderniem instrumentiem ir diezgan laikietilpīgs. Kādam ienāca prātā izveidot formas savienojumu, kas tiek izgatavots ar vienu vai diviem instrumentu gājieniem, caur materiālu. No pirmā acu uzmetiena ir skaidrs, ka salīdzinājumā ar bezdalīgas asti šis pats formas savienojums neturēsies, un tas ir jākombinē ar materiālu savienojumu, šajā gadījumā līmēšanu. Galu galā, arī bezdalīgas astes savienojumi tiek līmēti, tomēr līme šajos savienojumos spēlē daudz mazāku lomu savienojuma stiprībā. No otras puses, mūsdienu kvalitatīvas līmes nodrošina savienojuma stiprību, kas ir augstāka par paša līmētā materiāla stiprību, šajā gadījumā koka. Teorētiski, tātad var piestiprināt priekšpusi pie pārējās atvilktnes tikai plakani, un tas arī turēsies. Mūsu vienkāršais formas savienojums cita starpā palielina līmēšanas saskares virsmu un nosaka detaļu savstarpējo pozīciju, kad tās tiek savilktas ar skavām. Tādējādi tās neslīd viena pret otru, pa šķidro līmes slāni. Kā tad? Izmantot šo interesanto frēzi. Pirmkārt, jums būs nepieciešams kāds frēzēšanas galds. Tiem, kas neuzdrošinās to izgatavot paši, var izmantot daudzus rūpnieciski ražotus galdus vai vismaz stiprinājumu plāksnes virsfrēzē. Es izmantoju frēzēšanas moduli Triton darba centrā kopā ar tā paša zīmola virsfrēzi. Unimax piedāvā pašu instrumentu frēzi ar kātu, kura diametrs ir 12 mm. Pēc instrumenta nostiprināšanas nāk vissvarīgākais, proti augstuma un frēzēšanas dziļuma iestatīšana. Jūs varat rīkoties ar mēģinājumu un kļūdu metodi, vai izmantot dažus palīglīdzekļus ātrai un precīzai iestatīšanai. Iestatījuma pareizība pārbaudā. Uz kādiem atgriezieniem? Starp citu, ja jūs izfrēzējat rievu galā, piemēram, 2 piegājienos, jūs iegūsiet galu ar pārkatu. Jums noteikti ienāca prātā, ka šo savienojumu var izmantot dažādu kastīšu izgatavošanā, un jums ir taisnība. Bet tā kā man tieši vajag nesēju alumu gan bunžām, gan pudelēm, tad to uzreiz izmēģināšu. Jebkura kastīte, izmantojot frēzi atvilktnēm, ir dažu minūšu jautājums. Rieva ir lielisks palīgs, kad tiek izmantotas skavas, un savienojums turas ir tīrs un vispār neizskatās slikti. Ja šī frēze jūs ieinteresēja tāpat kā mani, saiti uz to atradīsiet zem video, tāpat kā uz visiem produktiem, kas man palīdzēja darbā. Paldies par skatīšanos, patīk, dalīšanos vai komentāru. Un, ja vēlaties būt pirmais, kas redz nākamo video no Unimax semināra, lūdzu noklikšķiniet uz pogas abonēt un zvaniņa simbolu.
Lai jums jauka diena un drīz tiksimies Unimaks darbnīcā.